Sveicināti, skolotāji! Es jums pastāstīšu par to, kā izmantojama platformas Somas sadaļa Mani žurnāli. Lai pilnībā varētu izmantot platformas funkcionalitātes, kas iekļautas skolas abonementā, jums nepieciešams pievienot klases jeb žurnālus no skolvadības sistēmas, e-klases vai MyKub. Spiediet uz pogas pārbaudīt žurnālus. Šeit vienmēr būs pieejami jūsu aktuālie žurnāli no e-klases vai MyKub sistēmas. Nospiediet uz tiem žurnāliem, kurus vēlaties pievienot, un spiediet Pievienot žurnālus. Sadaļā Pārbaudīt žurnālus ir iespējams arī dzēst žurnālus no platformas Soma, nospiežot uz iepriekš pievienotā žurnāla nosaukuma un tad uz pogas Pievienot žurnālus. Ja e-klases vai MyKub žurnālos ir notikušas izmaiņas, piemēram, klasei pievienojies vai no tās aizgājis kāds skolēns, ir nepieciešams atjaunot žurnālus arī platformā Soma. Lai tas notiktu automātiski, sadaļā Mani žurnāli ielieciet ķeksīti pie ieraksta Atjaunot žurnālus automātiski. Automātiskā žurnālu sinhronizācija tiek veikta reizi diennaktī. Ja izmaiņas žurnālā nepieciešams redzēt uzreiz, varat atjaunošanu veikt manuāli. Sadaļā Mani žurnāli spiediet pogu Atjaunot žurnālus. Mani žurnāli sadaļā jūs redzēsiet jau pievienotos žurnālus. Izmantojiet filtrus, lai atlasītu konkrētus žurnālus. Nospiežot uz bultiņas pie žurnāla, atvērsies skolēnu saraksts. Lai skolēns parādītos Somas žurnālā, skolēnam nepieciešams vismaz vienu reizi pieslēgties platformai ar savu, nevis ar vecāku, skolvadības pasi. Šeit jūs varat redzēt, cik no žurnālā esošajiem skolēniem ir vismaz vienu reizi pieslēgušies un cik skolēni nereiz nav pieslēgušies platformai. Pie katra žurnāla jūs varat apskatīt, cik tam ir pabeigtu vietstundu un cik darba lapu. Savukārt, zem skolēnu saraksta iespējams apskatīt pabeigtās vietstundas un pabeigtās darba lapas šai klasei. Spiediet uz pogas rezultāti, un jūs redzēsiet, kā skolēniem ir veicies šīs vietstundas uzdevumu izpildē. Ja klasei ir vairāk par 6 vietstundām, izvēlieties skatīt visas, lai atvērtu pilnu vietstundu sarakstu. Sadaļā Mani žurnāli jūs varat apskatīt arī jau noslēgto darba lapu rezultātus. Izvēlieties konkrēto darba lapu un spiediet uz pogas Rezultāti. Šajā sadaļā jūs varat apskatīt arī citu gadu žurnālus un pabeigto vietstundu un darba lapu rezultātus. Ceram, ka pateicoties šai sadaļai, jūs varēsiet ērti piekļūt visu klašu pabeigto vietstundu un darba lapu rezultātiem vienu vietu. Ja jums rodas kādi jautājumi vai ieteikumi, rakstiet Somas atbalsta komandai, spiežot uz palīdzības pogas platformas labajā apakšējā stūrī.